Aptuveni 35% krūtsvēža gadījumu tiek konstatēti jau ielaistā stadijā, kad prognozes par slimības attīstību ir visai pesimistiskas. Kā uzsver ginekologs Gins Lapiņš, daudzas no šīm sievietēm varētu glābt, ja slimība būtu diagnosticēta laikus. To iespējams veikt gan ar mamogrāfu palīdzību, gan arī sievietei regulāri veicot pašizmeklēšanos. Reizi nedēļā, tas ir ļoti labi, bet sliktākā gadījumā reizi mēnesī, kad viņi arī savus krūtis apskata un arī iztausta. Un tas ir vienkārši, un patiešām var pamanīt jau ļoti mazus bumbulīšus jau no zirņa lielumā. Par vienu no akcijas Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu Vēstnesēm Vidzemē, ir kļuvusi ģimenes ārste Guna Poikāne. Viņa arī saņēmusi akcijas patroneses Vairas Vīķes Freibergas pateicību par dalību šajā akcijā. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mūsu pašām. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai mēs domājam par sevi. Jo domājot par sevi, mēs līdz ar to domāsim par saviem tuvajiem, un man tas liekas ļoti svarīgi. Gunas Poikānes aicinājumam izplatīt akcijas informatīvos materiālus atsaukusies arī uzņēmēja Evita Strādere. Viņa atzīst, šajā projektā iesaistījusies, jo ikdienā darbs lielākoties ir saistīts ar sievietēm. Šī akcija ir absolūti vajadzīga, nepieciešama. Un kāpēc es piekrītu? Tāpēc, ka arī es esmu sieviete. Tāpēc, ka arī man ir meitas, ģimenē aug divas, un tāpēc, ka man ir mamma, vīramāte un viss riņķī. Arī mans bizness, mans darbs. Mana profesija, viss ir saistīts ar sievieti. Evitas prāt, sievietes laikus veikt krūts veselības pārbaudi vairās, baidoties, kāds būs izmeklējuma rezultāts. Tās ir bailes pirmkārtām aiziet uz šo izmeklējumu, bet ja tu tās bailes esi palicis malā un esi nogaidījis līdz tām nākošām bailēm, kad jau ir reāla slimība, tad salīdziniet, kuras bailes tad ir lielākas. Un šī gadījumā tomēr vajag pārvarēt sevi. Un it īpaši šī akcija tā kā vairāk tiek vērsta arī uz sievietēm, sākot no vecuma, sākot ar 50 gadiem, tad jāņem mammas pie rokas un jāved pie ārsta, pie mamogrāfa, lai tad vismaz pašam ir sirds mierīga un sajūta, ka mamma ir vesela. Ar šādu situāciju savā praksē ir saskārusies arī ģimenes ārste Guna Poikāne. Man ir bijuši vairāki gadījumi, kur sieviete pati atklāja pašpārbaudas laikā šo saslimšanu. Un, paldies Dievam, atklāja to pašā sākuma stadijā. Man ir bijuši arī gadījumi, diemžēl, kad sieviete šo savu saslimšanu slēpj. Un slēpj šo saslimšanu arī no manis kā no ārsta. Tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties, ka ja tu kaut ko konstatē, tad tev ir uzreiz jādara viss, ko tu vari darīt, lai sev palīdzētu. Mediķi uzsver, lai šādas situācijas neatkārtotos, sievietes ir jāturpina izglītot. Vidzemē šis darbs jau ir nesis rezultātus. Ja pirms 5 gadiem aicinājumam veikt bezmaksas mamogrāfu izmeklējumu atsaucās vien nepilni 10%, tad pērn šo iespēju izmantoja teju 50% sieviešu. Ir ļoti labs ģimenes ārstu prakšu tīklojums Vidzemē un arī speciālistu prakšu tīkls. Un līdz ar to daudz cilvēki ir aptverti un daudz cilvēki arī apmeklē ārstus un kaut kā mēs esam labākā situācijā. Taču optimālais variants būtu, ja šo iespēju izmantot vismaz 70% sieviešu. Lai sasniegtu šādu rezultātu, ir ļoti būtiski, lai sievietes sajustu arī savu tuvinieku atbalstu, īpaši jau no vīriešu puses.